Es esmu sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā, jaunā nedēļā, un es ticu, ka šī nedēļa būs brīnišķīgāka par iepriekšējām, un nākamā būs brīnišķīgāka par šo, jo Dievs apliecina savu sūtņu iepriekš pasludināto lēmumu. Mēs dzīvojam brīnišķīgā laikā un piedzīvosim brīnišķīgas lietas. Un šodien es gribu sākt ar 2. psalma lasījumu, jo man priekšā ir 2 brīnišķīgi apliecinājumi, kas man ir jāpasaka sev, ko tu vari pateikt sev un sevi stiprināt šādā veidā. Sākšu ar psalmu. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Sārausim viņu vāžus un metīsim prom viņus aiztekļus. Bet kas debesīs valda, smejas, un tas kungs tos tur par nieku. Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Bet es savu ķēniņu esmu cēlis Ciānā, savā svētajā kalnā. Es darīšu zināmu Dieva spriedumu. Viņš uz mani sacīja, mans dēls tu esi. Es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules galus par mantību. Tu ganīsi tos ar dzelzs zīzli, kā māla traukus tu tos sadauzīsi. Tad nu ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā jūs, zemes soģi. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas, bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras. Lieldienu nedēļa. Un, kad es lasu šo psalmu, lai kad es viņu lasītu, viņš man likās aktuāls pirms 30 gadiem. Viņš šķiet aktuāls arī šodien. Un tāds ir Dieva vārds. Bet atgriežoties pie apliecinājuma šajā lieldienu nedēļas sākumā. Ik viens manas ģimenes loceklis ir apbrīnojami svētīts un pilnībā mīl Jēzu. Iesajas grāmatā 44. nodaļā mēs varam lasīt, kāds ir Dievs. Viņš tur saka, ka viņš apstiprina savu sūtņu iepriekš pasludināto lēmumu. Un ja tu gribi teikt, ka tas tavā dzīvē nedarbojas, nu tad tāpēc arī nedarbojas, ka tu tā runā. Jo mums vajag savu iekšējo, es jau minēju, ka Dievam svarīgāka ir mūsu iekšējā pasaule. Kāpēc? Viņš mūs vērtēs pēc tā, kāds ir miers mūsu sirdī. Jēzus teica, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Un viņam ir svarīgi, lai ir miers sirdī. Miers par to, ka to, ko viņš teicis, viņš arī izdarīs. Un tāpēc es sevi stiprinu ar šiem vārdiem. Ik viens manas ģimenes loceklis ir apbrīnojami svētīts un pilnībā mīl Jēzu. Apustuļu darbu grāmata, 16. nodaļa, 31. pāns, kur ir teikts, ka tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksiet pestīti. Tas ir atkarīgs no mums, bet ja mēs atkrītam savā ticībā, ja mēs sākam runāt, nu jā, citiem tas darbojas, manā dzīvē tas nedarbojas, mēs nodzēšam visu, ko iepriekš esam uzbūvējuši, jo sākums ir garīgajā. Dievs teica, un tad notika. Nevis vispirms notika, un tad Dievs teica. Mēs nevaram, mums ir jādzīvo no ticības. Agrāk vai vēlāk Dievs to īstenos. Ja mēs paļaujamies uz Dievu, viņš to izdarīs. Un izdarīs tāpēc, ka mēs esam ticējuši. Ir bezgala daudz liecību par cilvēkiem, kas nākuši pie Jēzus pēc savu vecāku lūgšanām. Vēl vairāk ir to, kas ir pēc vecāku nāves nākuši pie ticības. Es nezinu, kurš par mani ir lūdzis. Es vienkārši sapratu, ka man vajag Dievu. Vismaz man tā liekas, bet patiesībā jau viņš atrada mani. Un šajā sadaļā pirmās grupas apliecinājumos ir vēl viens apliecinājums, kas mums būtu kā ticīgiem cilvēkiem biežāk jāpraktizē. Es skaļi smejos, kad dzirdu velna melus.
kad velns nāk ar faktiskām situācijām, sataustāmām un saredzamām situācijām, iesmējies, piespied sevi iesmieties, tas ir viss, ko tu vari izdarīt. Jēzus vārdā vāc nost rokas. No maniem bērniem es salaužu vēlna varu. Pie maniem bērniem, pie mana vīra, pie maniem mazbērniem, pie maniem draugiem, radiem, kaimiņiem, darba devējiem. Jēzus Kristus vārdā. Atlaid tos. Un tā ir mūsu atbildība salauzt šo varu. Jo šie cilvēki, par kuriem mēs lūdzam, mūsu ģimenes locekļi, kas ir apbrīnojami svētīti un pilnībā mīl Jēzu, kaut arī tas tā neizskatās. Tas ir Dieva nodoms viņu dzīvei. Tas ir Dieva nodoms mūsu dzīvei, stāvēt par viņiem Dieva priekšā. Jesajas grāmatā viņš saka, es aizvien meklēju kādu, kas iestātos. Tu esi tas, kurš var iestāties. No tevis prasīs atbildību. Protams, no manis arī. Tāpēc iestāsimies. Un apliecināsim, ka ik viens manas ģimenes loceklis ir apbrīnojami svētīts un pilnībā mīl Jēzu. Es skaļi smejos, kad dzirdu un redzu melus no velna. Jēzus vārdā. Āmen. Nedosim vēlnam spēku ar savu ticību viņa parādīšanai, tam, ko viņš rāda, tam, ko viņš dara. Vēlnam nav nekāda spēka. Jēzus viņam atņēma visu spēku un deva tev un man varu un autoritāti padzīt viņu no mūsu dzīves. Tas ir mūsu uzdevums. Tēvs, es tev pateicos, ka tu savā mīlestībā, žēlastībā un laipnībā esi devis mums savu varu, savā vārda varu, savu autoritāti to izdarīt. Mēs šodien apliecinām, ka visa mūsu ģimene, mana brāļa un māsas ģimene, ik viens mūsu ģimenes loceklis ir apbrīnojami tevis svētīts un pilnībā mīl Jēzu, un mēs skaļi smejamies, kad dzirdam un redzam melus no vēlna. Tāpēc, ka tu esi cienīgs saņemt visu slavu, visu godu un visu pateicību par to. Tev slava, Tēvs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.